Kas mums šeit ir? Jaunais Dreamy robots zāles pļāvējs, kuru mēs uzstādīsim tieši šeit. Nu, ņemam ārā zāles pļāvēju. Nāc palīgā. Jauno Dreamy zāles pļāvēju mēs izpakosim tieši šeit. Paskatīsim, kas lācīti vēderā. Vēram vaļā. Jauns Dreamy zāles pļāvējs A2 Pro. Protams, jebkura tehnoloģija sākas ar to, ka viņai ir instrukcija, kā lietot šo zāles pļāvēju. Tad jautājums raksti komentārā. Tu sākumā lasi instrukciju vai tu uzreiz mēģini pieslēgt? Es mēģināšu uzreiz pieslēgt, nelasot instrukciju. Ok, kas mums te iekšā? Lādētājs. Tā, šeit ir tukšums. Liela pamācību grāmatiņa. Te mums ir skrūves, laikam, lai ieskrūvētu to robotu zāles pļāvēju zemē. Šeit ir naži. Lūk, viņi ir. Te ir salatīte, kaut kāda birstīte. Nezinu, kam viņa ir domāta. Redzēsim. Šeit ir daudz visādi puta plasta. Jā, metam viņu ārā. Tā, kas tas tāds? O, tā ir robotu stacija. To mēs paliksim maliņā. Šeit. Pats lielais robots. Dreamy A2 Pro. Jaudīgākais zāles pļāvējs. Smags. Lūk, šeit ir tā kamera. Cik es saprotu, 2.0. Omniscience, gudrais AI tehnoloģija. Tā, kas mums te no apakšas? Skaties, 3 nazīši, 1, 2, 3. Te paceļas un nolaižas. Gumija riepiņas tādas ļoti interesantas. Šeit akumulators iekšā, liekam uz zemes. Nu, ko teiksi? Skaists? Tikpat skaists kā Porsche. O, te ir paliknīca. Laikam tā ir stāvvieta. Te viņš brauks virsū. Un šeit arī tie caurim tām skrūvēm, kuras mēs iepriekš redzējām. Te mums ir skrūves. Dreamy. Metam viņu šeit. Tad ņemam stāciju, piestiprinam šeit. Opā. Otra puse. Gatavs. Ņemam skrūves. Skrūves ļoti ērti, skaties. Laužam nost. Katru šitādu gabaliņu. Speciāli domāts, lai viegli ietu zemē iekšā, un tā 6 gabali būs. Ņemam robotu, uzstādam viņu stāvvietā. Skaties, lidar cover. Cik es saprotu, lidar ir kamera kaut kāda ar gudro intelektu, kurā pati saprot, kur ir kas ko jādara. Neesmu profesionāls, uzstādu pirmo reizi, bet saprotu to, ka šis kaut kas gudrāks par manīm. Un viņš pilda un darīs darbu arī tad, kad es negribēšu to darīt. Opā. Nākamais ņemam lādētāju un iespraužam rozetē. Un šeit savā starpā savienojam šitos divus galus. Opā. Ir. Lampiņa iedegās zilā gaismā, tas nozīmē, ka robots ir pieslēgts elektrībai. Tātad uzsākas lādēšana. Ņemam telefonu un skanējam QR kodu. Man jau tā aplikācija ir uzstādīta, un tas ir mans bonus. Lejuplādēju Dreamy aplikāciju, un tad es skanēju QR kodu, kurš atrodas zem šī vācija. Mums ir jāieslēdz robots. Mēs nospiedām pogu. Skaista mūzika. Tātad šeit mēs izvēlamies valodu. Vācu, angļu, spāņu, nīderlandes, somu. Mēs izvēlamies angļu valodu, un tagad mums vajag uzlikt PIN kodu. Un tagad confirm nozīmē, kad dubultā jāievada. Super. Bluetooth vajag vienkārši 2 reizes nospiest. Tagad notiek savienojums, un tagad viņš man mēģina verificēt visus datus, pievienot arī manam Wi-Fi-am obligāti, lai šajā teritorijā, kurā tu uzstādi robotu, ir Wi-Fi. 76% akumulators robots ir. Ar ko atšķirās šīs zāles pļāvējs no citiem? Ar to, ka šeit nevajag rakt bedres, lai raktu iekšā kaut kādus vadus, un pēc tam tie vadi viņi parāda to perimetra teritoriju. Šeit ir ļoti vienkārši. Tu uzstādi to robotu, un tu viņu palaidi un parādi viņam fiziski, kur viņam ir jābrauc, līdz kurai zonai, kas viņam ir jānopļauj. Un viņš to darīs. Tad tu arī vari kontrolēt režīmus, cik centimetrus tu gribi, lai tev ir zālīte. Tad arī, protams, ir kalendārs. Tu uzliec kalendārā, kurās dienās, kuros laikos, lai viņš strādā. Un viņš ir tik gudrs, ka viņam ir tās kameras, un viņš visu pats saprot, un viņš pats nogriezīs to zāli tajā vietā, kur tas nepieciešams. Tagad mēs izveidosim karti.
karti, pa kuru viņš braukās pats un pļaus zāli. Skatāmies, uzsākam kartes izveidošanu, šeit spiežam un izveidojam karti. Un pirms izveidot karti, jāaiziet apkārt visai teritorijai tieši pa maliņām un jāpārbauda, lai nav nekas liekas, lai kartes izveides brīdī nevajadzētu apstādināt to kartes izveidi. Tātad, un spiežu, izbraucam ārā no stacijas. Tagad viņš verificēs visu, kas notiek apkārt. Viņš tagad savāc informāciju, jāapzīmē kartes perimetrs. Vienkārši spiežam, mēs visu sapratām, un šeit ir pults, ar kuru palīdzību mēs tad veidosim to karti. Uzspiežam uz priekšu. Redzi, viņš brauc. Nu tad ejam, ja? Braucam pa perimetru. Ir gatavs, pabeigts. Esam iezīmējuši visu teritoriju, kurā strādājām. Robots automātiski atgriežas bāzē. Tagad tas ir pilnībā gatavs lietošanai. Dreamy precīzi skanē zemes gabalu un viegli tiek galā ar visiem šķēršļiem. Tas sabrauc šķēršļus, uzmanīgi uzkāp pāri izciļņiem, neieķeras kokos. Pārliecinoši pļauj pat sarežģītā apvidū. Nekādas bedres vai paaugstinājumi netraucē. Tas ir perfekts palīgs tev, tavai ģimenei, lai nodrošinātu nevainojumu zālīti. Es ceru, ka šī epizode jums bija ļoti interesanta un noderīga. Tāpēc spied laiku, spied pirksti uz augšu, seko mums, jo būs ļoti daudz jaunuma. Un neaizmirst, ka šo visu preci, visu Dreamy preci var atrast interneta veikalā evelatus.lv. Uz tikšanos nākamajos video. Atā, čau, čau!